pats galvenais, kas mani veido uz veselību, tā ir transformācija ne tikai fiziski, bet arī garīgi un mentāli apzināties to, ka es neesmu tikai fiziskais ķermenis. Un tas bija pats primārais, jo līdz šai slimībai es sevi uztvēru tikai kā fizisku ķermeni, vispār pat neaizdomājos kaut ko tādu. Ja kāds cilvēks runāja par kaut kādu garīgumu, man tas uzreiz asociējās ar reliģiju, ar baznīcu, ar sektu, ar kaut ko tādu, un tas man tā kā nesaistīja, bet izejot šo visu ceļu, es saprotu, ka man vajadzēja to apzināties, ka es neesmu tikai fizisks ķermenis, ka fizisks ķermenis ir tikai tas avatars, ar kuru es šajā pasaulē eksistēju. Jā, viņš principā ir mans templis, tā kā caur kuru es varu izpausties šajā pasaulē, par kuru man jārūpējas, lai es justos laimīgs un priecīgs un piepildīts. Un tad, tas arī bija, ko es lasīju visu cilvēku stāstos, kuri atvesaļojās no tām smagajām slimībām. Visi kā viens uzsvēra, ka pats galvenais un svarīgākais ir mentālā puse un garīgā puse. Un kā arī mans garīgais skolotājs teica, kam es sekoju līdzi visu laiku, kas mani uzrunāja 20. gadā, kad es sāku iet pie viņu semināriem un tā tālāk, tad viņš, tā frāze, kas mani uzrunāja un kas arī mani piesaistīja, bija tas, ka jūsu garīgais ķermenis var izārstēt jūsu fizisko ķermeni. Un tā kā man neviens nevarēja pateikt, kā es varu izārstēt savu fizisko ķermeni, tad šeit man bija kaut kāda atbilde. Vienīgā problēma bija tajā, ka man bija jāsaprot, kas ir tas garīgais ķermenis. Un tad, tad es viņu gada laikā arī tā kā meklēju un apzinājos un transformējos. Un arī šobrīd es, tā kā cilvēkiem strādāju, tad es viņus vairāk vedinu uz to, kad tieši uz to apziņu, kas viņi ir, jo, ja viņi ieciklēsies tikai uz savu fizisko ķermeni, tad protams, fiziskais ķermenis ir ļoti būtisks, bet tas ir tikai daļiņa no mums, un ja mēs tikai uz to ieciklēsimies, tad tam nebūs izējas.